Labrīt! Labrīt! Esiet sveicināti šajā saulainajā rītā. Sāksim tātad šīs dienas lekciju apzinātību darba vietā, kā līdzsvarot stresu. Būs gan dinamiska lekcijas daļa, gan dažādi praktiski vingrinājumi stresa mazināšanai. No sākuma pastāstīsim mazliet par sevi, iepazīstināsim. Tātad es esmu Indra Majora Dūšala, psiholoģi pēc pamata izglītības. Tad man ir vairākas izglītības psihoterapijā, tādas tālāk izglītības. Tad es esmu arī deju un kustību terapeite un supervizora. Un paralēli savai klīniskajai praksē, ko es daru nu jau vairāk nekā 20 gadus, esmu bijusi arī augstskolu pasniedzēja gan Latvijas universitātē, gan Rīgas Tradiņu universitātē. Un arī ar Sandi kopā esam attīstījuši to tādu apzinātības prakses pamatkursa programmu, un arī esam paši meditētāji jau vairāk nekā 20 gadus. Tā kā tāda gan apzinātības prakse, gan pasniegšana, gan tāds psiholoģiskais darbs ir mana ikdiena. Un mēs kopā strādājam centrā Miervidi, kā arī esmu izstrādājusi doktora darbu saistībā ar šīm tēmām visām. Mani sauc Sandis Kristārs Dūšelis, es esmu pēc izglītības psihologs, tāpat man ir izglītība ģimenes psihoterapijā, un mazliet darbojos kā uzņēmējs, un arī pasniedzu, kā jau Indra minēja, līdzīgus kursus, kā mums šajā reizē ir lekcija. Tāpat es šobrīd strādāju arī pie mobilās lietotnes Miervidi, kur būs tādi audio vingrinājumi, par tiem mēs arī šodien runāsim. Un ne tikai fiziskām personām, bet arī uzņēmumiem jau daudzus gadus mēs pasniedzam lekcijas par apzinātības praksi un stresa samazināšanu. Iesim tālāk. Tad, te jūs redzat dažus ļoti zināmus pasaulē uzņēmumus, kuri saviem darbiniekiem māca apzinātības prakses programmas, lai samazinātu stresu un vairotu produktivitāti. Jā. Un šeit ir daži mūsu klienti, kuri Latvijā ir izvēlējušies arī apgūt apzinātības praksi. Tās ir bijušas vai nu lekcijas, vai garākas mācību programmas, lai palīdzētu gan vadītājiem, gan darbiniekiem. Piemēram, viens projekts mums bija valsts augstākā līmeņa amatpersonas arī, tātad arī cieši no stresa un arī grib to samazināt. Sāksim varbūt pavisam vienkārši ar tādu nelielu pakāpenisku ieskatu. Te jūs redzat skolas ielu, ja? Un tas, kas ar mums ikdienā mēdz notikt, ka ja mēs pārvietojamies pa kādu konkrētu ielu no punkta A uz punktu B, tad bieži vien, zinot maršrutu un zinot, ka tur nav nekādas bedres, kurās mēs varam izmežģīt kāju, mēs par kaut ko aizdomājamies. Un tas ir tas, kā mūsu uzmanība, kā mūsu prāts funkcionē. Līdzīgi kā datora ekrānā mūsu uzmanība pārņem kaut kādas aktuālas tēmas, ja, par attiecību jautājumiem, mašīnu salūzes, darba problēmas, un mūsu uzmanība mēdz sadalīties. Svarīgi ir saprast, ka tas nav nekas slikts, ka uzmanība sadalās, ka mums ir šīs plānošanas, atmiņu aktivitātes, par kurām mēs domājam, galvā pārcelājam, bet drīzāk tas, ka mūsu uzmanība pamazām aizslīd no tā, kas ir apkārt, pret to, kas ir mūsu galvā. Un kādreiz var gadīties tā, ka mēs ejam pa ielu un pamanām kādu skaistu ēku, ko mēs abrīnojam un domājam, kā tad es te 2 gadus staigāju un neesmu redzējis šo gotiku vai citu šo stilu. Un tā ir tā mūsu uzmanības klejošana. Un tas, ko tas izdara, ka daudz mūsu dzīvē ikdienā ienāk tāds automātisms. Mēs ejam un atkārtojam vienas un tās pašas darbības. Mēs mēdzam, varētu teikt, steigties, un daudz, kas no tā notiek diezgan automātiski. Piemēram, es izstāstīšu par kolēģi, ar kur mēs tikāmies, un viņš man saka, tu zini, ar mani vakar notika ļoti jocīga lieta. Viņam ir birojs pie Alfas, un otrs birojs ir Pārdaugavā.
kas iekāpa mašīnā, lai aizbrauktu no viena biroja uz otru, un pēc pusstundas es attapos, ka es esmu mājās. Viņš vispār bija izbraucis ārpus Rīgas, aizbraucis mājās. Un es nevienu brīdi nepamanīju, ja, ka es esmu. Un sieva jautā, kāpēc tu atbrauc mājās. Tātad... Tas būtu kaut kas, ko mēs saukt par tādām autopilota aktivitātēm, ka mēs ieejam drīzāk savos iekšējos procesos, iekšējos stāstos, un mēs it kā pazaudējam saķeri ar to, kur es atrodos, kas ar mani notiek, kur es braucu, ja, kas ir tas, ko es redzu un ko es dzirdu. Un no vienas puses tā ir dabiska mūsu prāta īpašība kaut kur aizslīdēt projām. No otras puses, protams, ka dažreiz ļoti svarīgas lietas mēs vienkārši nepamanām. Jā, un mēs nepamanām bieži vien to, kā mēs ar kādiem līdzekļiem, mūsu pašu līdzekļiem, mēs paši sev stresu ģenerējam, un reizēm tikai pēc darba vakarā varam secināt, ka ir bijusi grūta diena. Ja? Šī darba pienākuma mums ir kā ierauj, un nav iespēja mazliet no malas palūkoties ne uz sevi, ne uz to situāciju. Un tad mēs runāsim par to, kā ar savu uzmanību izpētīt sevi, gan savas ķermeņa reakcijas, kā stress rodās un kādā veidā prāts funkcionē, kādā veidā mēs varam iemācīties to labāk vadīt. Nu jā, un tā cerība ir īstenībā arī iedot dažus tādus skaidras lietas, ko mēs ikdienā varam darīt, lai nebūtu tā izjūta, ka mēs no rīta ieejam darba vietā, jūtamies tā, it kā mūs ierautu centrifūgā, ja? Un vakarā mēs vienkārši tiekam izspļaut laukā, un mēs tikai nesaprotam tā, kas tikko kā notikās, kur tās stundas ir pazudušas, ja? Kur tās dienas ir aizgājušas. Nu jā, šis ir viens teorētisks piemērs par 3 stratēģijām, kā mēs varam stresa situācijas risināt, un tātad pirmkārt rīcība mainīt situāciju. Un to ir svarīgi pieminēt, bet tas nebūs šīs lekcijas fokus, jo bez šaubām jūsu uzņēmumā jūs veidojat savas stratēģijas, kādā veidā situācijas plānot, kā tās mainīt, kaut kāds rīcības schēmas un algoritmus. Jā, tas, par ko mēs vairāk runāsim. Un, protams, ja situācija ir iespējams atrisināt, ja ir runa par aktuālu konfliktu, vai ja ir runa par kaut kādām līdz galam nenokārtotām lietām, kas mums sagādā iekšējo spriedzi, vajag izdarīt, ja? Un, protams, ka tā spriedzes sajūta mazinās. Tātad, ja ir iespējams risināt, vajag risināt. Jā, un kādreiz ir tā, ka situācijai tiek prasīti daudz pakāpju risinājumi, ir neziņa, neskaidrība kaut kādā ilgstošā laika periodā. Ja, vai kaut kādā brīdi mums ir izdevies kādu problēmu ignorēt, un pēkšņi kā zibens no skaidrām debesīm mēs no rīta mostamies un aptveram, nē, tā tomēr ir problēma un nopietna, ja, un tad stresa reakcijas mūs pārņem. Nu, tad mēs varam pielietot kaut ko no attieksmes maiņas, emociju pārvaldīšanas, no šīm metodēm, kas mums palīdz adaptēties, ja pielāgoties stresa situācijām. Un, ja mēs paraugamies uz to vidi pasaulē, tad lielā mērā var teikt, ka šīs adaptācijas prasmes ir ļoti svarīgas, jo izmaiņas ir ļoti straujas, situācijas neparedzami. Dažādās uzņēmējdarbības jomās ir pietiekoši liela. Nu, lai mēs saprastu, pieņemsim, atbildēt uz jautājumu, kā vispār tas stress rodās, tad tīri personiski mēs to piedzīvojam, ka ir apstākļi, kurus mēs saucam par stresoriem, respektīvi faktori, kas izraisa stresu. Ja? Un tā vienkāršot runājot, mēs varam nodalīt ārējos faktorus, tātad organizācijas, komunikācijas kultūra var būt stresors, vadītājs vai kāds darbinieks vai darba kolēģis var kļūt par stresoru. Ja? Protams, vēl lielākā apkārtējā vidē sociāli politiskā situācija ir ārējais stresors. Un mums ir tikai nosacīta, vai faktiski ierobežotas iespēja kontrolēt stresors, kas ir ārpus mums. Bet ir vesela virkne ar iekšējiem stresoriem, domāšanas paradumi, mūsu vērtības, kas potenciāli noved pie stresainām situācijām, piemēram, perfekcionisms. Ja?
tā var būt gan vērtība, gan attieksme, kas kļūst par nopietnu stresoru. Ja, tā kā visam ir jābūt vislabākajā veidā, un tas var radīt lielu spriedzi gan mums pašiem, gan apkārtējiem. Ja, tā kā dažādas mūsu uztveres iezīmes, un tās, lai arī subjektīvi šķiet, ka varbūt ir daudz grūtāk mainīt, nekā aiziet un atrisināt kādu situāciju, bet faktiski tās atrodas mūsu pašu kontrolē. Nu, lūk, pavisam īsi mums ir arī svarīgi mācīties par mūsu nervu sistēmas uzbūvi. Tātad centrālā nervu sistēma, smadzenes, muguras smadzenes un perifērā nervu sistēma, kas ietver to motoro daļu, mēs varam kustināt rokas un kājas, un arī veģetatīvā nervu sistēma, kas ietilpst pie perifērās, ko mēs nevaram kontrolēt. Tātad elpošanas process, sirdsdarbība, miega ritms. Jā. Atceros, ka Napoleons ņēma tikai tos virsniekus, kas sarka, jā, viņš gribēja, lai viņš redz to atklātību. Tad tas arī pieder pie veģetatīvās nervu sistēmas. Lūk. Un paldies Dievam, ka tā, jo, kā saka, iegrimām darbā, aizmirsām ieelpot, vai ne, un tur arī palikām, vai ne, kā teikt, labi, ka ir procesi, kas mūsos notiek autonomi. No otras puses, mēs varam atrapties situācijā, ka šie procesi mūsos notiek, nervu sistēma reaģē, stresa reakcijas ķermenī ir, un mēs nekādā veidā to nevaram kontrolēt. Tātad, vai mums ļoti gribētos, kaut mēs varētu kontrolēt to elpas trūkumu un sarkšanu vai bālēšanu vai sirdsdarbības ātrumu, jo mēs, protams, subjektīvi tos varam izjust kā tādus diskomforts, grūti izturams, nepatīkams sajūtas. Nu jā, tik īsā lekcijā mēs padziļināti ieskatu nedosim jums nervu sistēmas darbībā, bet pavisam īsi, tātad veģetatīvā nervu sistēma sastāv no divām daļām, nosacīti simpatiskās un parasimpatiskās aktivitātes, kad mēs aktivizējamies spriedzes situācijās, un tas ir ļoti labi. Mobilizējam mūsu ķermeņa resursus, lai tiktu galā ar grūtībām, un tad, kad grūtības ir pārvarētas, tad mēs atslābinamies. Ja? Un kādreiz mēs mēdzam savu nervu sistēmu manipulēt, gan visi to dara, varbūt to tā nesauc, ja? No rīta tad jūtamies miegaini, nervu sistēmas aktivitāte ir zema, dzeram kafiju, savukārt vakarā nevaram aizmigt, tad atkal kaut kas cits jādzer, lai aizmigtu. Un dabīgi šis process notiek viļņveidīgi. Mēs aktivizējamies, atslābinamies. No otras puses, varbūt situācijas, kad mēs sev neļaujam atslābt. Ja? Tad darbdienas laikā mūs pārņem nogurums, atslābums, miegainība, varbūt nespēks. Un tad mēs sev varam teikt, ka nē, tas nav piemērots šajā brīdī un tam līdzīgi. Tad ir jāsaprot nervu sistēma dziļāk, jo pēc būtības atslābums ir tas, kas mums palīdz līdzsvarot nervu sistēmu un kas palīdz atjaunot enerģiju. Un pēc būtības, ja arī darba dienas laikā mēs nereiz neļaujam sev atslābt, nav kaut kādi mirkļi, kaut vai uz dažām minūtēm, tad nervu sistēmā rodās pārslodze. Un arī, jā. Tā kā faktiski šī ir lieta, ko ļoti svarīgi saprast. Atslābinājumā atjaunojās enerģija. Ja mēs jūtamies noguruši un mūsu ķermenis, tātad mūsu nervu sistēmas ziņo, ir nogurums. Ja? Mēs to izjūtam varbūt kā nepiemērotu, tāpēc, ka mums vajadzētu turpināt aktīvi mobilizēties un darīt lietas, un darba diena nav galā, bet mēs jūtam šo te nogurumu. Ja? Tad prasmīgi būtu atbildēt savai nervu sistēmas vajadzībai un iedot atslābinājumu brīžus, kaut vai uz dažām minūtēm. Ja? Iztaipīties, izelpot, ļaut sev it kā pārslēgties. Ja? Un atslābinājuma brīdī tā enerģijas atjaunošanās dabiski notiek. Protams, tad, ja mēs jau esam reāli pārtērējuši savus resursus, tad tas tā nebūs. Ja? Bet ja mēs labi miedarbojamies un esam tādā labā stāvoklī, tad šī līkne starp mobilizāciju un atslābināšanos, viņa ir dabiska, jo ķermenim visu laiku ir tas potenciāls enerģiju atjaunot. Mums vienkārši vajag ar to sadarboties. Nu jā, tad šī ir viena tēma, ko ir vērts apgūt sīkāk, jo pēc būtības katram no mums tā nervu sistēma atšķirās, mēs reaģējam savādāk, katrs nekā mūsu kolēģi, un ir prasmīgi apgūt, kā mana nervu sistēma funkcionē, kas ir šīs īpatnības, ir jāzina par simptomiem, kas ir pie vienas nervu sistēmas aktivitātes un pie otras.
un kā tos, varētu teikt, izmantot savā labā un netraucēt. Ja? Tad, kā Indra teica, pirms jūs dzerat kafiju, tad, ja nāk nogurums, vismaz uz dažām minūtēm atslābināties, tā kā tas vīrietis apakšējā kreisā stūrī, vai tā meitene ar jauko kafijas krūzi, tad uz brītiņu atslābināties, un tad seko stimulācija. Tagad viens piemērs, varbūt vingrinājumā, ko jūs varat darīt savā darba ikdienā. Jā, mēs tam neveltīsim 8 minūtes, bet mazliet, lai jūs saprastu, ka nekas ļoti sarežģīts tur nav. Ja? Tātad es jūs aicinu apsēsties, ja? Visdrīzāk tad, ja jūs, es ceru, ka jūs kaut kur neejat vai nestāvat, jo tad tas varbūt nebūs tik veiksmīgi, bet ja jūs sēžat, tad iekārtojieties un apsēdieties mazliet ērtāk. Tad vienkārši pievērsiet uzmanību tai ķermeņa novietojumam un apsēdieties tā, lai mēs varam veikt nelielu vingrinājumu, pievēršot uzmanību savam ķermenim. Jo nervu sistēmas regulācija, ķermeņa signālu atpazīšana un stresa regulācija ļoti lielā mērā ir mūsu dabisks ķermeņa darbs, un mēs vienkārši varam palīdzēt sev to regulāri darīt. Ielpojiet mazliet dziļāk, izelpojiet, ļaujiet savam ķermenim mazliet atslābināties. Un es aicināšu jūs tā kā sasprindzināt dažādas muskuļu daļas, mazliet noturēt sasprinddzinājumu, un tad ar tādu dziļu izelpu ļaut šim sasprindzinājumam atslābināties. Sāksim ar pleciem. Ielpojam un uzvelkam plecus augšā līdz ausīm. Mazliet noturam un izelpā ļaujam pleciem atslābināties. Viena mierīga ielpa un izelpa. Tad sasprindzinām rokas, bicepsus. Ja, sasprindzinām rokas, ielpojam, sasprindzinām rokas. Noturam sasprindzinājam. Un izelpā atslābināties. Tad es jūs aicinu sajust, kā jūs varat sasprindzināt savu vēderpresi. Tā kā sajust, kā mēs varam iedarbināt vēderpresi. Ielpojam, sasprindzinām vēderpresi. Noturam sasprindzinājam. Un izelpojam un atlaižam. Tad es jūs aicināšu sasprindzināt sēžas muskulatūru, respektīvi dibena muskuļus. Ja? Ielpojam, sasprindzinām dibena muskuļus. Noturam. Turam. Un izelpojam. Atslābinamies. Un tad sasprinddzināsim kājas, ja, paraugieties, vai nu jūs varat tā kā mazliet piepacelt kājas no zemes, lai augšstilbu muskulatūru iesaistītu. Ja. Varat vēl mazliet atvilkt īkšķi pretī degunam, lai ikra muskuļus arī iesaistītu. Ja, kas sasprinddzinām kāju muskulatūru. Noturam. Un izelpā atslābinām. Un tad es jūs aicināšu mazliet izmantot iztēli. Dažiem no mums iztēli darbojās labi, dažiem mazāk labi, bet tas nekas, mēs varam mēģināt iztēloties, ka mēs ielpojam un izelpā izplūst cauri mūsu ķermenim, it kā aiznes prom, noskalo nost sasprinddzinājumu cauri kāju. Ielpojam un izelpā. Duša, noskalo nost, sasprinddzinājumu aiznes caur kāju. Gara, mierīgi izelpa. Un vēlreiz mēs ielpojam. Izelpa.
kā tāds vilnis izplūst cauri ķermenim un aiznes prom visu sasprindzinājuma cauri kājai. Un tagad ar tādu interesētu skatienu, kā tādu attieksmi pētniecisku paraugieties, kā šobrīd ir sajūta ķermenī. Un kā jums šķiet, kāds šobrīd ir jūsu prāta stāvoklis? Varbūt jūs varat novērot kādas izmaiņas, varbūt nevarat. Lai kā būtu, šobrīd ir tā. Un mēs varam iztaipīties, iekustēties. Jā. Spriedzēji piemīt zinām inerci, ja? Tātad šie te vingrinājumi palīdz, bet ja spriedze šorīt ir bijusi ļoti liela, varbūt, ka tas tikai mazliet noņem to nost, tad prakse un treniņš ir tas, kas mums palīdz un šo te spriedzi dabūt laukā no mūsu ķermeņa sistēmas ātrāk. Bet šeit es gribēju parādīt divas pamata tādas principus, kā mēs šo te fizisko relaksāciju varam ienest. Elpa, ja, pirmām kārtām elpošana, jo garāka izelpa, jo lielāks atslābinājums. Mēs apzināti varam izmantot dažādas elpošanas prakses, lai palīdzētu savam ķermenim, savai nervu sistēmai nonākt pie tā atslābinošās modalitātes. Atslābinājumā atjaunojās enerģija. Ja? Un arī sasprindzināšanās ļauj pēc tam ķermenim nonākt pie dziļāka atslābinājuma. Ja? Tātad, ja jums iztēle darbojās labi, jūs varat šo pagarināto izelpu kā tādu vilni laist cauri savam ķermenim, un mobilajā aplikācijā ir arī vairākas tādas tehnikas, kas ir vērstas gan uz iztēlošanos vizualizāciju, gan arī uz šo te progresīvo muskuļu relaksāciju. Sasprinzinam, atslābinamies, sasprindzinamies, atslābinamies, lai palīdzētu ķermenim pārslēgties uz atslābināšanu, atslābinošo modalitāti. Nu, daudz stresa ir mūsu prātā, un līdzīgi kā šie amerikāņu piloti, kas trenējās vadīt lidmašīnu šajā 3 vai 4D, es nezinu, kā lai pasaka, šajā virtuālajā vidē. Tāpat arī, kā jau minēju sākumā par to piemēru, kur mēs ejam pa ielu un viss kaut kas mums galvā notiek, tad tas, ko mēs redzam, ietekmē to, kā mēs jūtamies, ko mēs jūtam. Ja mēs iztēlojamies briesmas, tad mūsu ķermenis uz to tā reaģēs. Es atceros viens klients, kuram bija pat trauksmes lēkmes, ja. Viņam ārsts pateica, ka jāiet sirds pārbaudīt, un viņš katru dienu iztēlojās jau, ka bez mazai viņš ir uz operāciju galda, un ka tas viss būs slikti, un 2 nedēļu laikā viņš savu nervu sistēmu bija novedis līdz panikai. Tikai caur to, ka viņš iztēlojās, kā tas viss slikti būs. Gan ārsts teica, ka viss ir normāli, tikai jāuztais dažas pārbaudas. Jā, man liekas, ka šī ir ļoti svarīga ziņa, ka mūsu ķermenis tic tam, kas notiek mūsu prātā. Ja? Tātad, ja jūs iztēlojaties dramatiskas ainas, tad jūsu ķermenis to piedzīvo tā, it kā šī dramatiskā aina jau tagad notiktos. Ja? Un, ja mēs skatāmies tagad uz to nākamo, kas ir stresa schēma, vai ne? Tātad varbūt reāli notikumi un pieredzes vai iekšēji notikumi un pieredzes, kas ir šie te stresori, kas saistās ar šo te iekšējo dialogu. Tātad īstenībā mēs ļoti ātri interpretējam, piešķiram nozīmes. Ja? Jūs saņemat e-pastu no jūsu vadītāja, ienāc pie manis, mums vajag aprunāties. Ja? Un tad vienkārši pamaniet, kas ir mūsu iekšējās bildītes, iekšējie stāsti, cik ātri mūsu emocijas atsaucās mūsu idejai par to nozīmi, ko tas varētu nozīmēt. Un tam jau seko ķermeņa reakcija. Ja? Tā tad ir stresors un ir stresa reakcija, un tā miedarbības starp iekšējo dialogu un emocijām ir ļoti ātra. Un būtībā stresa pārvaldīšana nozīmē, ka mēs attīstām prasmes gan šo te pamanīt, kā noteikti notikumi stresori mūs ietekmē, kas ir mūsu reakcija, kā mēs par to domājam,
Tad spēt paraudzīties uz savu domāšanu, kādas emocijas rodas, ja, un kā mēs tās varam pārvaldīt, un kādas fizioloģiskās reakcijas rodās, un kā mēs tās varam saprast un pieņemt, saprast šo te kontekstu. Un tāpēc arī ir apzinātības prakse, kas ir uzmanības vēršana uz sevi, sevis vērošana. Tas ir treniņš, ar kur palīdzību mēs varam to iemācīties. Nu jā, tad mēs pakāpeniski attīstam pašregulāciju. Ja? Un pēc būtības pārvaldīt stresu nozīmē pašam sevi regulēt. Apzinātības prakse kļūst par instrumentu, ar kuru palīdzību mēs pašregulāciju iemācāmies. Lūk, jau pirms ilgāka laika Times raksta, ka pasaulē ir apzinātības revolūcija. Šīs metodas ir ļoti populāras. Redziet, Britu parlamentā ir tāda interešu grupa, kas meditē, un ne jau visi Britu parlamentā meditē, tas arī ir jāsaprot. Tad daži dzer vīnu, daži spēlē skvošu, bet dažiem gribās to pamēģināt. Ja? Tad kaut ko vēl. Tas nenozīmē, ka jūs nevarat darīt to, ko jūs līdz šim darat, lai samazinātu stresu, ja? Kas būtu sports un tam līdzīgi. Ja? Bet šis ir kaut kas vēl, kāds vēl instruments, ko jūs varat paņemt uz darbu. Jāreku Kanādā policisti arī praktizē. Lūk. Jā, tad, kad mēs runājam par apzinātību, par ko tad mēs runājam? Un tādēļ, ka uz priekšu mēs vēl mazliet pastāstīsim par pētījumu rezultātiem. Tā ir pierādījumos balstīta prakse, tātad tā ir zinātniski pētīta. Tad ir skaidrs, ka, lai arī vēsturiski apzinātība izriet no reliģijām, no kontemplācijas praksēm dažādu reliģiju ietvaros, budisms, dzenbudisms, kristietība tā skaitā, ja? Tad mūsdienās tā jau ir ļoti skaidra disciplīna, kas ietver izpratni par to, kas tad ir tie metodoloģiskie soļi, ko mēs un kā darām. Kas pēc būtības vairāk ir ienākusi psiholoģijā un medicīnā kaut kādā ziņā, ne? Jā. Nu, lūk, tātad mēs nevaram jums iemācīt apzinātību, apzinātība jums piemīt. Ja? Mēs vienkārši varam kļūt vērīgi pret to, ka tas ir, ka mums piemīt vērīgums. Ja? Nu, tā ir spēja būt šeit un tagad pilnīgi klātesošam ar tādu labvēlīgu attieksmi. Džons Kabat-Zins ir tas zinātnieks, pētnieks, profesionālis, kurš apzinātības jēdzienu ieviesa veselības aprūpē, atvēra veselu to sadaļu, kas ir pētniecības joma, un šī būtu visvairāk citētā definīcija. Ja, tātad apzinātība ir uzmanības vēršana patreizējiem mirklim ar nevērtējošu attieksmi pret pieredzi. Tātad uzmanība, pamanīšana, tātad novērotājs, ja, pamanīt to, kas šajā brīdī notiek, jo notiek ļoti daudz kas šajā brīdī. Notiek tas, kas ir ārēji, ko mēs varam pamanīt ar maņām, redzēt, dzirdēt. Notiek procesi mūsu ķermenī, ja, tātad notiek mūsu reakcijas uz to, kā mēs piedzīvojam to, kur mēs atrodamies. Virkne, tik daudz notiek mūsu prātā. Ja, iespējams, jau tagad klausoties, varbūt, ka jūs varat pamanīt, jūs veidojat asociācijas ar kaut ko, ko jūs jau esat dzirdējuši. Jums varbūt nāk galvā savi piemēri, šeit jūs to atpazīstat. Varbūt, ka jūs pamanat, ka jūs novēršaties un domājat par to, kāpēc gan es šeit sēžu, jo man ir tik daudz darba jādara, vai ko es ēdīšu šodien pusdienās. Tātad mūsu galvā var notikt 101 dažādu lietu domu sakarā. Ja? Un, protams, ka mums var būt arī mūsu emocionālās reakcijas un tādi pārdzīvojumi. Un paraudzīties uz šiem te procesiem ar nevērtējošu attieksmi, vai ja es mēģinātu pozitīvi noformulēt, nevis caur negatīvo, bet ar atvērtu, ieinteresētu, labvēlīgu un pieņemošu attieksmi, ka mēs varam paņemt pretī to pieredzi tāda, kāda viņa ir, nevis ieiet iekšā tajā, šis man patīk, šis man nepatīk, to es esmu dzirdējis, tā kā ieiet tajā vērtēšanā un kritizēšanā. Un tādā nozīmē tieši attieksmes aspektā nav viegli, tas nav vienkārši. Ja? Bet mēs visi pazīstam apzinātības brīžus. Tad, kad mēs, piemēram, ārzemēs aizbraucam uz ārzemēm, mēs vienmēr esam apzinātāki, mums tāpēc patīk ceļojumi.
ja, lielai daļai. Jo tur ir tas brīnīšanās un tas jaunā fenomens. Ja mēs visu laiku tā kā, wow! Un tie ir tādi apzinātības brīži. Es atvērti ņemu pretī to, kas ir. Ja? Un ikdienas rutīnā, protams, ka apzinātību ir saglabāt ir daudz grūtāk. Nu, lūk, mazliet par zinātni, kas ir pētījusi apzinātību un to ieviesusi gan psiholoģijā, gan veselības aprūpē. Indras jau pieminētais Džons Kabat-Zins bija viens no pirmajiem, kas izstrādāja šo te apzinātībā balstītas stresa regulēšanas programmu, ko mēs arī esam pasnieguši tātad Massachusetts Universitātes medicīnas skolā. Tagad šī augstskola praktiski specializējās uz apzinātību, tik ļoti pieprasīta un veiksmīgi tā pasaulē kļuvusi. Viņš sāka 1979. gadā. Apakšā jūs redzat kolēģi Marku Viljams, kurš kopā ar 3 citiem amerikāņu kolēģiem izstrādāja apzinātībā balstītu kognitīvo terapiju, ja, kas ir vairāk nomāktības mazināšanai, kas ir saistīta arī ar to stresu ikdienu. Un jāsaka, Lielbritānijā, ja nemaldos, ja jūs iet pie ģimenes ārsta un jūs teikt, ka jums ir depresija, viena no izvēlēm pirmajām pat būtu, ka jums ieteiktu praktizēt šo te apzinātībā balstīto kognitīvo terapiju. Un arī kognitīvi biherālie terapeiti mācās šo arī Latvijā un piedāvā. Jā, nu kā jau es ieminējos, pētījumi ir daudz, ļoti daudz, tūkstošiem. Es veidoju vienu zinātnisku tādu publikāciju un pārskatu par apzinātībā balstītajām pieejām. Un vienā, tas bija 2018. gadā, bija ap 30 sistemātiskiem pārskatiem iznāk. Sistemātiskie pārskati jau ir tāda zinātniska metodoloģija, kas apkopo un integrē datus no simtiem citu pētījumu. Ja, tātad ļoti, ļoti daudz pētījumu ir par apzinātības praksi. Nu, un tā galvenā atziņa ir tāda, ja jūs praktizējat, šī prakse dara jums labu. Ja? Bet ar apzinātības praksi ir tāpat kā ar jebkuru citu praksi, lai viņi strādātu, tas ir jādara. Jums nepalīdz klausīties par meditāciju, lasīt par meditāciju, domāt par meditēšanu. Ja? Tātad mums ir vajadzīga šī prakse, lai viņa darbotos mūsu labā. Ja mēs nododamies praksē, un pārsvarā pētījumi saka, ja jūs 8 nedēļas, ja? Tātad 2 mēnešus, reizi dienā varat meltīt 10 līdz 15 līdz 20 minūtes, tad šie te ieguvumi būs. Tātad jums uzlabojās mācīšanās un atmiņas procesi. Tādēļ, ka mēs attīstam noteiktus smadzeņu centrus. Mums uzlabojās emociju regulācija, mums rodās dziļāka izpratne pašiem par sevi. Jo apzinātībā mēs pamanām, kā un ko mēs darām. Mēs labāk sevi saprotam. Tādēļ, ka mēs labāk sevi redzam un mēs varam, piemēram, nedarīt vairs domāšanas cilpas, kas padara stresa pārdzīvojumu lielāku, ja? Tad mums arī samazinās stresa hormonu kortizola līmenis asinīs un arī citi fizioloģiskie stresa marķieri tīri bioloģiski ir izmērāmi. Jo ir mazāk stresa, jo ir spēcīgāka imūnsistēma. Par šo saikni visi zina, man liekas, ka visi zina veselībā. Ne? Un arī, ja mums ir mazāk stresa, mēs labāk guļam, mums ir mazāk šīs trauksmes un tos pavadošo visādi emocionālās ēšanas un visādi citādāk traucējumi. Nu, ļoti laba ziņa ir mūsu novecojošai sabiedrībai. Ja? Meditācija palēlina smadzeņu novecošanos. Meditācija ir fitnes mūsu smadzenēm. Ja mēs zinām, ka mūsu ķermeni vajag uzturēt labā formā, mūsu muskuļu un skeletāro sistēmu, ne? Tur fizisks slodzi ir vajadzīga, tad šī te spēja fokusēties uz kaut ko vienu,
kas ir tik izaicinoša tajā mūsdienu sabiedrībā. Un es domāju, varbūt, ka jūs arī piedzīvot, ka jūsu darba vide prasa šo te multitasking, darīšanu, vairāku lietu darīšanu vienlaicīgi. Kas ilgtermiņā mūsu smadzenēm nepatīk, tas mūsu nervu sistēmai nepatīk. Un šī te iedot savam prātam fokusu, iedot uzdevumu, fokusēties uz kaut ko vienu, ja, kā tas ir meditācijā. Piemēram, pavērot savu elpu. Ja. Tas ir fitnes mūsu smadzenēm. Lūk, un tādēļ, ka attieksmes elementi ir svarīgi šeit klāt, tad arī empātija un attiecības citiem cilvēkiem var uzlaboties. Un faktiski meditējot, mēs aktivizējam tās smadzeņu daļas, kas nodrošina labu garstāvokli. Tā kā kopumā izskatās ļoti cerīgi. 3 prasmes, ko mēs varētu izdalīt, kas ir būtisks, attīstot, teiksim, šo te labbūtības prasmes, ja, un šo te apzinātības praksi. Pirmkārt, koncentrēšanās, prasme noturēt uzmanību uz kaut ko vienu. Ir kā ļoti vienkārši, bet mēs jau ikdienā redzam, kā mūsu uzmanība klejo. Mēs sākam darīt kaut ko vienu, aizdomājamies par kaut ko otru. Jo labāk mēs spējam koncentrēties, jo labāk mēs varam pārvaldīt gan savas emocijas, gan savu domāšanu, gan arī savus darbu uzdevumus. Atvērt uzmanību, tas ir vairāk kā vadītājiem jāspēj paraudzīties uz situāciju kopumā, un ne tikai uzņēmumā, bet pēc būtības arī sevī, savā ķermenī, savās emocijās. Tātad skats no malas, spēt sevi pavērot un arī, kā lai saka, pazīt, atpazīt to, kas mūsos notiek, un ar tādu labvēlīgu attieksmi to pieņemt. Labvēlīga attieksme būtu mazliet mazināt to mūsu iekšējo kritiķi. Ja es kādreiz saku, kā mēs braukt vienu pašu automašīnā, un it kā kāds blakus visu laiku sēž un kaut ko aizrāda. Ne tā tu brauc, ne tā tu dari, ja? Tātad cik liels mūsos ir šis iekšējais kritiķis, kā mūsu personību veidot, ja? Un tas lielā mērā nosaka mūsu psiholoģisko labbūtību. Ja? Jo, ja mēs atrodamies burtiski tādās važās paši ar sevi, turam sevi tajā iekšējā balsī, ja tā iekšējā balss mums ir tāds un tāds, un to tu neizdarīji labi, tu varēji labāk. Ja? Tad mēs faktiski sanāk, ka mēs paši sevi nomokam. Jā, un labā ziņa tā, ka šis viss ir līdzsvarojams, trenējams, attīstāms un tā līdzīgi. Pirms tādas pavisam noslēdzošās daļas, tad vēl viens vingrinājums. Jā, lai tad būtu viens tāds klasisks apzinātības vingrinājums. Ja? Tagad gan es jūs aicinu apsēsties tā, lai jūsu mugura ir stalta. Tas iemesls, kādēļ mēs meditējot, mēģinam noturēt savu mugurkaulu staltu, ir, jo tas palīdz mūsu prātu saglabāt modru. Ja tad, kad mēs atslābinamies un relaksējamies, mēs varam būt tādi, ļaut ķermenim atslābināties, un tad arī, protams, prāts atslābinās, tad apzinātībā mēs gribam saglabāt vērīgumu, mēs gribam neaizsmert. Ja? Un es aicinu jūs ar tādu atvērtu pētniecisku interesi, ar tādu jaunatklājēju skatu, apskatīties tajā telpā, kur jūs atrodaties, paskatīties pa labi, ar tādu interesi. Kas tad ir tas, ko jūs varat pamanīt? Paskatieties pa kreisi. Paskatieties uz augšu. Paskatieties sev kaut kur tālumā priekšā. Kā vienkārši, lai ieraudzītu to, kas ir. Ja? Un iespējams, ka jūs jau varat pamanīt, ka tur ir tāds vērtētājs, ja, kas saka, tur izstāsta, ka putekļi jānoslauka tā, tur varbūt tas būtu jāsakārto, vai ne? Tad mēs vienkārši pamanām, ka tas ir tas, kā viņš uzvedās tādā iekšējā kritizējošā balss. Bet īstenībā mēs gribam ar tādu jaunu atklājēju skatu ieraudzīt to, kas ir. Un tad, ja mēs esam redzējuši, kas ir apkārt, un tā situācija ir pietiekami droša, tātad, ja jūs neatrodaties automašīnā pie stūres, jūs atrodaties drošā vietā, un jūs jūtaties ērti, es jūs aicinu aizvērt acis uz brīdi.
Tas nav obligāti. Ja jūs jūtat, ka nav droši tā situācija, vai tas nav piemēroti, tad droši saglabājiet acis atvērtas. Tad ļaujiet skatienam būt mazliet atslābinātam. Un tagad es jūs aicinu ieklausīties skaņās, ko ir iespējams dzirdēt. Tuvākas skaņas, tālākas skaņas. Skaņas varbūt, kas nāk vispār no ielas vai no ārpuses. Arī ir tāda pētnieciska interese. Kāds ir šī brīža skaņu celiņš tajā telpā, kur es atrodos? Pamēģiniet nofokusēt savu uzmanību uz kādu vienu skaņas avoti. Klausīties kādu vienu skaņu. Tad pamēģiniet dzirdēt un klausīties visās skaņās vienlaicīgi, tā kā mēs klausāmies mūziku. Un tad ļaujiet, lai visas skaņas, ko mēs dzirdam, kļūst par fonu. Tad mēs pievēršam uzmanību savu ķermeņu novietojumu. Pievērsiet uzmanību tai sajūtai, ka mēs sēžam. Sajūtiet, kāda ir tā sajūta, ka ķermenis izdara spiedienu uz to pamatni, uz kuras jūs sēžat. Jūsu ķermenim ir svars. Tad pavērojiet, kā kājas ir novietotas. Nevis domājiet par savām kājām, bet sajūtiet savas kājas. Ar tādu labvēlīgu interesi pievērsiet uzmanību kāju pēdām. Kā jūs izjūtiet temperatūras sajūtu? Kā tur ir jums kāju pēdās? Silti, vēsi, patīkami vai nepatīkami, vai neitrāli? Un tad pārceliet uzmanību, lai pamanītu savu roku novietojumu. Un ar tādu interesi paraudzīties uz temperatūras sajūtu plaukstās, pirkstu kauls. Kā tur šobrīd ir? Mēs vienkārši esam vērīgi un pamatām. Kā tur šobrīd ir? Un tad pamaniet, ka jūsu ķermenis elpo. Vienkārši pamaniet, ka ķermenis brīnišķīgi prot elpot. Jums nekas nav jādara ar elpu. Mēs pamanām, ka elpa dabiski notiek. Ka ir ielpa, ir izelpa. Izelpas beigās mazliet rodas pauzīt, un tad atkal ir nākamā ielpa. Un atkal izelpa. Un ar tādu interesi paraugieties, kā elpas sakustina ķermeni. Vēdera dobums izplašās, atslābinās.
Grūšu kurvas mazliet sakustās, izplašoties un atslāpņoties. Varbūt jūs varat sajust to smalko sajūtu pie nāsīm, gaisa pieskarās nāsīm. Ielpā un zelpā. Un iekšēji iedodiet sev kā tādu laipnu uzdevumu, ka šajā brīdī jūsu uzmanība ir pie jūsu elpas. Nekas cits nav jādara. Nekur nav jāiet. Nekas nav jādara. Jūs esat kopā ar savu elpu. Un jūs atļaujat sev mazliet atpūsties. Jūs atļaujat nomierināties savam prātam. Jūs atļaujat nomierināties savam ķermenim. Tikai ieelpa un zelpa. Un tad atveriet savu uzmanību plaši, sajūtiet visu savu ķermeni vienlaicīgi. Kā šobrīd ir? Kā šobrīd ir ķermenī? Varbūt, ka jūs varat sajust, ka ir kāda ķermeņa daļa, kurā ir saspringums. Raugieties, kā ir jūsu prātā. Cik aktīvs vai mierīgs vai atslābināts ir prāts. Kā ir jūsu emocijās un jūtās. Un lai kā arī tur būtu, mēs to paņemam pretī. Šobrīd ir tā. Tā šobrīd ir. Varbūt, ka ir patīkami, varbūt, ka ir nepatīkami, varbūt, ka ir neitrāli. Tā šobrīd ir. Un tad mēs ieelpojam dziļāk, viegli izkustamies, ja vajag izstaipamies. Daram vaļā acis. Kā parasti tādos apzinātības vingrinājumos mēs varam pieķerties mazliet ķermeņa sajūtai un pavērot savu elpu, jo ķermenis un elpa vienmēr ir šeit un tagad, atšķirībā no mūsu prāta. Ja? Prāts taisa plānošanas vai atcerēšanās, gājienu šurpu turpu visādos virzienos. Ķermenis ir tā kā ankurs. Ja? Tādēļ tas ir brīnišķīgs instruments, ar kuru mēs varam būt lielākā kontaktā šeit un tagad. Kāds raksta, jā, tagad jāiet pagulēt pusdienas laiks, tad citu es atceros, ka es neminējuši konkrēti mācījām šos te valsts augstākā līmeņa amatpersonas, tad viena vietniece teica, mēs pēc pusdienām savu priekšnieku netraucējam, jo mēs zinām, ka viņš uz rakstām galda guļ. Tā kā pagulēt, tāpat kā senos laikos, nav nekas slikts pusdienas laikā. Mums ir mobilā aplikācija, kura līdzīgi kā šis vingrinājums, Indra ir ierunājusi ap 100 dažādus vingrinājumus, dažādām dzīves situācijām. Pamatā viss, kas ir saistīts ar šīs dienas tēmu. Un ir pētījumi, nav pētīti mūsu lietotni, bet ārvalstīs, ka šīs te nelielu, bet pietiekoši būtisku labumu dod arī šādi audio formātu vingrinājumi. Jūs varat klausīties ikdienā lietot. Tāpat tur ir dažādas prakses, dažādām darba situācijām.
pirms tikšanās, būt produktīvam, apzināti e-pasta rakstīšana un mazliet tātad šīs dienas lekcijas kopsavilkums. Tad, lai varētu pārvaldīt stresu, jātīst ir koncentrēšanās, fokus, atvērta uzmanība, ir jātīsta ķermeņa apzinātība, ķermeņa inteliģence, tātad, ka es pazīstu to, kas manī notiek. Citu prezentāciju jums arī aizsūtīs, cik es zinu. Jā, un tad arī tās, tās nemiera vai trauksmes sajūtas, vai sirds daudzīšanās. Ja, kas, piemēram, ja mēs pirmo reizi sastopamies ar tādu spēcīgu trauksmi, viņi ir ļoti biedējuši, tāpēc, ka ir sajūta, ka īstenībā panikas laikmēs cilvēki piedzīvo nāves bailes. Ja, tāpēc, ka tā ir sajūta, ka mana sirds tuviņās apstāsies, man ir kaut kāda sirds vaina. Ja? Bet tā ir spēcīga baiļu sajūta. Un ja mēs pazīstam savu ķermeni, ja, tad mēs, protams, smalki atšķirt vienus signālus no citiem. Un, protams, cilvēki, kuriem, piemēram, ir jāsadzīvo ar hroniskām veselības problēmām, un ir pietiekami liels cilvēku skaits, kuriem ir dažādas hroniskas veselības problēmas, ja, veselības traucējumi. Tad šī sava ķermeņa pazīšana un regulēšana ir vienkārši fundamentāli svarīga, ja, lai mēs varētu saglabāt tādu dzīves kvalitāti. Nu jā, jāiepazīst nervu sistēmu, attiecīgi uzturs, miega ritmus, tas noteikti arī ietekmē. Ja, esat pamanījuši, piemēram, kā kafija jūs ietekmē. Apzinātība par prāta norisēm, tātad kā mēs domājam, kā mūsu domāšana strādā un vai mēs esam spējīgi novērot savu domāšanu, vai mēs esam spējīgi, pamanīt, kā mēs paši sev uzdzenam stresu. Jā, un mums katram var būt savas raksturīgās domāšanas kļūdas. Ja? Nu, piemēram, ir cilvēki, kuriem ir raksturīgi no mušas uzpūst ziloni, vienkārši katrā situācijā. Ja? Vienkārši un bija maza problēma, un jau ir globāla problēma. Ja? Jā, šādas te prāta kļūdas, domāšanas kļūdas ir pētītas un atzinātas. Un kādreiz mēs par to varam jums pastāstīt. Tātad labvēlība pret sevi, tas arī ir treniņš, darbs ar iekšējo kritiķi, darba un atpūtas ritms, apzināta darba diena. Tā ir tāda arī praktiskas lietas, ko mēs varam ieplānot, par to mēs runāsim nākamajā lekcijā februārī. Emociju pārvaldīšana, emocionālā inteliģence. Ja? Mums ir jātīst šīs koncentrēšanās prasmes, labvēlība, un tad mēs varam labāk strādāt ar savām emocijām. Un tad, kad šīs prasmes ir apgūtas, mēs varam būt vairāk atvērti tām grūtībām. Nevis bēgt, bet pieņemt tās, kas ir kareivīgi. Un tad varētu teikt, ka pieaug mūsu stresa tolerance. Ja? Ka mēs pēc būtības jūtamies spēcīgāki un spējīgāki tikt galā ar grūtākām lietām nekā agrāk. Jā, es teiktu, ka mēs varam arī līdz 60 gadiem tikt labi galā ar stresu. Un konkrēts piemērs, viens liela uzņēmuma vadītājs atnāca pie manis līdz 60 gadiem, kā saka, alfa vīrietis, jā, ticis ar visu galā, visiem pienākumiem, visiem uzdevumiem, un pēkšņi jau 60 gados panikas lēkmes, trauksmi, iet pie psihiatra, dzer zāles nelīdz un tam līdzīgi. Ja? Tad attīstot šīs te prasmes, sakārtojot savu ikdienu, faktiski to, kas izraisīja šo situāciju, pēc būtības nepametot darbu, vadot lielu uzņēmumu 10 mēnešu laikā. Galā ar šo problēmu. Jā, bet man šķiet, ka tas konteksts ir svarīgs, ka mēs varam 20 gados ar negulēšanas izraisītām sekām tikt galā pilnīgi citādāk nekā 40 gados ar negulēšanas izraisītām sekām. Ja? Tātad mums nepārtraukti ir jāpārskata mūsu paša ķermeņa un prāta tā higiēna tādēļ, kā mēs maināmies. Ja? Man negribētos teikt, ka mēs vienkārši novecojam, kas arī ir patiesība. Ja? Bet mēs visu laiku piedzīvojam kaut kādas iekšējās izmaiņas. Un mums ir atkal un atkal jāpārskata, kā priekš manis būt vislabākajā formā. Šeit ir jautājumi daži, kas tika iesūtīti. Es
centāmies jau uz tiem atbildēt, tātad, kā viegli tikt galā ar stresainu situāciju. Ja, pēc būtības, lai viegli tiktu galā, pirms tam ir jāpatrenējās. Ja, tad ir prasmes, kas ir jāizkopja. Līdzīgi kā jūs aiziet uz sporta zāli, prasat trenerim, kā pacelt 50 kg. Viņš jums teiks, sāciet ar 10, 20 trenēties, un tad vienā brīdī jūs varēsiet arī tos 50 cilāt. Un līdzīgi ir ar stresu. Tātad tas ir treniņš, pie kam pareizs treniņš. Tas nav tikai būt visu laiku stresainās situācijās un dedzināt savu nervu sistēmu. Ja? Ir arī praktisks, tādas ātras metodas, piemēram, atslābināt seju. Ja? Jā, aiziet nomazgāt seju. Ja? Vai, rokas palikt zem silta ūdens. Jā, vai tā kā tiešām iedzert siltu dzērienu, iziet ārā no situācijas. Pastaigāt. Jo pēc būtības mēs gribam atdzesēt nervu sistēmu. Ja? Un tad, ja mēs esam izpētījuši, kas priekš manis palīdz dzesināt nervu sistēmu, ja? Izdarīt šos pārslēgšanos, atslābināšanos. Tātad, jebkurā gadījumā mums ir sevi jāpazīst, lai mēs varētu to izdarīt. Cilvēki jau izmanto arī tāpat pirtis, vannas, dzer zāles, dzer alkoholu un tam līdzīgi, bet par to mēs neko nezinām. Kaut ko jau zinām. Tātad, kā panākt apzinātību? Tātad, pirmkārt ar koncentrēšanās treniņu. Kā paveikt vairāk? Trauksme un stagnēšana pie lielāka nepadarīto darbu apjomu. Par to mēs mazliet runāsim nākamreiz, kā sadalīt šo dienu tādā līdzsvarotā veidā. Tad dienas laikā ir nepieciešams šīs pauzes, lai apzinātības brīži, ja, jo ieiet tādā trauksmes ritmā. Un kaut kādā ziņā trauksme jau arī liecina par to, ka ir sasniegta iespējams robeža. Ja, mēs, teiksim, jaunā darbietā ir tīpaši, ka mēs esam jauni, mēs visu laiku meklējam savus spēju robežas un Facebookā raksta, ka tāda robeža nav vispār. Ja, cilvēks var darīt vienalga, ko vispār negulēt. Bet trauksme ir kā signāls, kas ir ilgstošs stresa pārslodzes rezultāts, tad tam būtu jāpievērš uzmanība. Tātad, lai mēs varētu kaut ko paveikt vairāk, mums ir jāvar sevi labi regulēt. Tā kā patiešām jau tās lietas, par kurām mēs runājam. Sevi pazīt, labi miedarboties ar savu nervu sistēmu un savu prātu. Ja? Un tad zināt, kas tad man ir vajadzīgs, lai tiktu pāri prokrastinācijai.